Man kādreiz likās, kad sekot Dievam, tas ir ļoti grūti. Kad skatoties uz varbūt citiem, kuri ļoti dedzīgi par to, es laiku domāju pie sevis, nē, es tāds nebūšu, es tāds nevaru būt. Jo es laiku centos no sevis darīt labāko, uzaugot tur kristīgā ģimenē. Centos tur būt pareizs, centos tur lasīt Bībeli, kad sanāca un darīt pareizās lietas. Bet kaut kā visu laiku šī lielā cenšanās man tieši deva vēlmi attālināties no Dieva. Jo es biju vienkārši noguris no lielās cenšanās, sapratu, ka tas viss ir pārāk sarežģīti, kādā sakarā Dievs vēlas man tik ļoti ierobežot, es labāk dzīvošu pa savam. Bet pirms pāris gadiem Dievs man atklāja kaut ko tādu, kas mainīja man pilnībā visu, un varbūt tieši tev šodien šis arī ir jādzird. Tātad tā lielākā problēma nav tas, ka mēs tagad esam slikti un mums ir jācenšas būt labākiem. Lielā problēma nav tas, ka sekot Dievam ir grūti. Lielākā problēma ir tas, ka mēs esam noticējuši meliem. Noticējuši meliem, ka mums pašiem ir jācenšas būt labākiem. Pašiem ir jācenšas nest šos, kā Bībele saka, labos augļus no sevis. Bet jo vairāk Dievs man parāda, kas Bībelē ir rakstīts, un man atver acis, lai es to saprotu, es atzīstu un redzu, ka mēs nespējam vispār neko labu izdarīt, patiesi labu, un nespējam pat kaut nedaudz cīnīties ar grēku, jo vienmēr, kad mēs paši savā spēkā cenšamies cīnīties ar grēku, ar atkarību, ar jebkādām varbūt netiklām domām, mēs vienmēr tā kā izgāzīsimies, mūs vienmēr aizvedīs uz nāvi. Jo interesanti, kā ir rakstīts vecajā derībā, Jeremijas grāmatā 17. nodaļā 9. pantā. Tur ir rakstīts, ka sirds ir ļaunprātīga pāri visam, kas to spēj vispār izdibināt. Un arī 1. Mūzes 8.21 rakstīts, cilvēka sirds domas ir ļaunas no mazotnes. Tā doma ir tāda, ka, sākumā par Jeremija grāmatu, vai ne? Tur Dievs pats saka, ka mūsu sirds ir tik melīga, tik ļaunprātīga, tik vislielākais mēls pāri visam, ka neviens nespēja to izdibināt. Un tad man bija tā atklāsme, ko es tad cenšos šeit savā spēkā kaut ko labu darīt, ja jau no mazotnes, kā arī 1. Mūzes 8.21 rakstīts, ka manas domas ir ļaunas. Un tas vienkārši mani aizved uz tādu atklāsmu secinājumu, ka es esmu pazudis, grēcinieks, ļauns, ka no mazotnes manas visas jau domas ir ļaunas, un tās manas domas, manas sirds vēlmes, manas tieksmes, manas kāres, tās visas ir jau ļaunprātīgas, jau iet pret Dievu. Tātad tā nedaudz padomājot arī, kur visas šīs manas kāres, manas vēlmes, mana uzticība sev, savai sirdī, savām vēlmēm, kur man tas ir aizvedis. Un diezgan ātri es varu secināt, ka tas vienmēr ir aizvedis līdz kaut kāda veida nāvei, vai ne? Kaut kādai atkarībai, līdz brīdim, ka esmu nospiests, depresīvs, no sērijas pat gribu savu dzīvi atņemt, vai arī esmu kaut kādās atkarībās, vai arī neapmierināts, tukšs, dzenos pēc kaut kā. Kad vienmēr es paļaujos uz savām sirds tieksmēm, vēlmēm, tas vienmēr aizved uz šīm pašām lietām. Un šī ir tā Bībeles būtība, kuru man bija tik svarīgi saprast, un es ceru arī varbūt tagad tev tas varbūt klikšķēs kaut kas smadzenēs, kad mēs esam pazuduši, mums ir vajadzīgs glābējs, mēs paši nespējam vispār izšķirt, saprast, ko mums būs darīt, ko mums nebūs darīt. Un kad es šo tā patiesi atzinu, ka tur ir vajadzīga tiešām pazemība, ka tu atzīsti, nekas labs no manis nenāk, es nespēju sev uzticēties. Man vajag kādu, kuram es varu uzticēties, man vajag kādu, kurš man parāda pareizo ceļu. Jo loģiski tagad skatoties un, protams, lasot Bībelē, vienmēr, kad es paļaujos sevi, es vienmēr aizēju uz nāvi, tad man vajag kādu citu, kuram es varu uzticēties, nevis sev, un zināt, ka viņš man aizvedīs uz dzīvības patiesību. Un tā lielākā lieta priekš manis bija, kamēr es šo nebiju atzinis, es vienmēr biju lepnībā, es biju lepns. Es domāju, es pats varu, es pats saviem spēkiem darīšu labi, būšu labs, sekošu baušļiem, kalpošu. Un no sērijas var likties tāda, labas lietas, ko tu vēlies, vai nebūt labāks, bet īstenībā tas viss ir aizmests skēts aiz lepnuma, ka tu pats savā spēkā vēlies nopelnīt labu dzīvi, tu vēlies būt labs un nopelnīt glābšanu. Bet līdz brīdim, kad Dievs man nenoved līdz tādai, pilnīgai bedrei, līdz tādam, ka tu vispār,
atzīst, ka nekas labs no tevis nenāk, kad es to atzinu, tad tikai Jēzus upuris, Jēzus padarītais darbs pie krusta, ko viņš izdarīja, ka viņš paņēma visus mūsu grēkus, visu šo melīgo sirdi, kurai mēs laiku uzticamies, šo miesas sirdi, viņš paņēma pie krusta un uzvarēja šo nāvi, viņš uzvarēja visus šos melus. Tikai tad šim krustam, šim kulminācijai, šim visam ir tik ļoti liela nozīme. Un tad arī es vēlos ar visu, kas es esmu, pieķerties pie Jēzus, pieķerties pie tā, ko Bībele saka, jo es saprotu, ka tā ir patiesība, un man tā ir tik ļoti vajadzīga, lai tā atjauno manu prātu, lai es varu domāt saskaņā ar patiesību, un tas man var vest uz dzīvību. Jo interesanti, ko pasaule māca, vai ne? Tikai uzticies sev, seko savai sirdī, seko savai sirds balsī, dari to, ko tu gribi. Un tad tu saproti, ka tas viss liels ir skēms, vienkārši, kad vēlns valda par šo pasauli, un viņš vēlas, lai tu uzticies savai sirdī, turpini dzīties pēc kārēm, pēc naudas, pēc sievietēm, pēc atpazīstamības, pēc visa šī, un tad saproti, ka dzīves beigās tu vienkārši būs pilnībā pazaudējis sevi, un tam visam nekāda jēga nebūs bijusi. Un šeit arī pazūd tā lielā vēlme man pašam censties ritīgi darīt un būt svētam un būt pareizam. Jo šo atzīstot, tu saproti, pagaidi, es šāds nožēlojams, grēcīgs cilvēks, no kura tikai ļaunas lietas nāk, es cenšos būt labs, cenšos nest labus, svētus augļus, dienas beigās tas vispār nav iespējams. Tad loģiski es vienmēr atcitīšos pret tādu nospiestību, pret tādu grūtību, smagumu sajūtu un gribēšu tā kā iet prom no tā. Tāpēc šim evaņģēlijam ir tik ļoti liels spēks tiem, kuri atzīst savu nepieciešamību pēc glābēja, viņi atzīst šo, ka viņi paši nevar. Jo tad tu saproti, ka Jēzus jau pie krusta ir visu izdarījis. Tev atliek vien ticēt, ka viņš augšām cēlās, ka viņš uzvarēja nāvi, un ka pateicoties tam, ka tu tagad pieņem viņu par savu kungu, tu arī esi darīts jauns. Tu esi piedzimis no jauna. Un tā piedzimšana no jauna nozīmē, ka tu vairs neesi tas grēcīgais cilvēks, kuram lemta ir elle, pazušana, nāve un kurš ir nolemts. Tu tagad esi Dieva bērns, tu esi piedzimis Dieva ģimenē, un tev ir dota šī jaunā sirds. Vai ne, meklēt Dievu, atzīt viņu. Tad tu saproti, ka tiešām, lai tavu dzīvi mainītos un tu varētu piedzīvot Dievu pa īstam un tiešām arī piedzimt viņa ģimenē un tev būtu miers ar Dievu, viss, kas tev ir jādara, jāatzīst, ka tu pats to nevari, ka tev ir vajadzīgs glābējs, tā ir pazemība, un tad tu pieņem šo Dievu padarīto darbu, tu iecini viņu savā sirdī, tu saki, jā, Tēvs, es piekrītu tev, esmu pilnīgi pazudis grēcinieks bez tevis, bet pateicoties tev, tagad es ticu uz tevi, ka esmu darīts svēts un taisns un tev patīkams. Un tad ir interesanti, protams, ka tu tā kā to pieņem, to atzīsti, bet tajā pašā laikā vēl projām tev ir tās grēcīgās vēlmes, domas un tā tālāk. Un tad ienāca man tā saprašana, ka man nav jācenšas tagad ar tikt ar tām grēcīgām domām vai vēlmēm vai kārēm, tām vecajām miesas lietām pašam galā, bet man vienkārši ir jāiet pie Dieva. Man ir jālasa Bībele, man jāveido attiecības ar viņu un jātic, kā Bībele saka, ka to darbu, ko viņš ir iesācis pie manis, viņš arī pabeigs līdz galam. Ka man nav tagad jācenšas kādu mīlēt, man nav jācenšas tagad iet evaņģelizēt, man nav jācenšas tagad būt labam. Man ir jācenšas, jāpieliek piepūle, lai spiestos Dievam tuvāk, lai ļautos, lai būtu šis mīkstais māls viņa rokās, ka viņš var atjaunot manu prātu, viņš var parādīt visus tos melus, kuriem esmu iepriekš noticējis, kad visi tie meli tiek sabrucināti, es vairs tiem neusticos, un tad es ticu Jēzum, un tad mēs ar Jēzu tā kā paliekam tik cieši, jo viņš ir manī, vai ne, viņa domas, viņa patiesība ir manas domas un mana patiesība, jo esmu ļāvies tam, un tad arī visas pārējās rīcības un augļi seko. Un tajā brīdī tas paliek daudz vieglāk, tas vairs nav smagi, tā nav smaga nasta, kā Jēzus saka, jo tu vienkārši atzīsti, ka jā, es nespēju, bet es pielieku piepūli, lai tuvotos Dievam, lasīt Dievu vārdu un ticu, ka viņš dara to darbu pie manis. Nevis pats cenšos mīlēt, nevis pats cenšos darīt labu, nevis pats cenšos kaut ko nopelnīt un tur disciplinēt sev vairāk, lai, būtu labāks un tiktu prom no šīm kaut kādām vēlmēm, domām vai sajūtām. Jo kad es patiešām šo atzinu, ka tās grēcīgās domas vairs neesmu es, jo Jēzus jau padarīja to darbu pie krusta, viņš jau teica, ka es esmu jauns, ka tās visas lietas jau ir pagājušas, tad tas kļuva vieglāk, man vienkārši nepieņem tās domas, vai ne, tur kā netiklas domas nāk, vai ne, vai arī kaut kāds mankārīgas domas, augstprātīgas domas. Nav tā, ka man tagad jācīnās ar tām domām. Es vienkārši atzīstu, ka labi, re, kur šeit viņas ir, bet ko Bībele saka? Bībele saka, tas vairs neesmu es, tad es vairs tās nepieņemu. Piemēram, čaļiem, vai ne?
ja tu vairs nepieņem netiklu domu, kura nāk pie tevis, vai ne, tad tā neaizvedīs uz rīcību, kas ir vai nu pornogrāfija vai jebkas cits. Tu vienkārši tās domas, kuras tās nāk, šaudās, vai ne, tu vienkārši nepieņem kā savas. Un visu, un tad arī visas tās grēks, visas tās sakna, visa tā esence tiek nogriezt jau pie saknes. Un tas nemainījās no tā, ka tu tagad esi labāks, disciplinētāks un saņēmies vairāk. Tas viss nāk no tā, ka tu vienkārši ej pie Dieva, viņš stiprina tavu ticību uz to, kas tu īstenībā esi, pateicoties Jēzus padarītajam darbam, un tās visas grēcīgās vecās domas, viņas nāk, tu vienkārši viņas nepieņem. Protams, tas ir process, protams, Dievs dara to darbu, tas notiek palēnām, bet tajā pašā laikā tu saproti katru reizi, kad tu krīti, kā Bībelē rakstīts, ka taisnais krīt 7 reizes un atkal ceļas apakaļ augšā. Katru reizi, kad tu krīti, tu nevis krīti sevi nosod un pārmet, bet tu krīti ar tādu no sērijas prieku, tāds Bāc, paldies tev, tieši tāpēc tu arī tu man izglābi, jo es pats nevaru. Tad tu atkal atzīsti Jēzu vēl vairāk. Tāpēc katrs kritiens tev pa lielam pietuvina Jēzum vēl tuvāk, jo tu atzīsti, ka tu nevari. Bet tāpēc tas ir nedaudz sarežģīti, jo mēs kā miesīgi cilvēki, kuri dzimuši grēkā, vai ne, tā mūsu miesa, viņa vēlas būt Dievs, viņa grib būt tas labais, tas pareizais, tāpēc tur ir tās nomiršana sev, nomiršana, ka tu pats vari darīt un vienkārši paļaušanās uz Dievu. Un tātad nobeigumā 3 praktiski soļi, ko es varbūt ieteiktu darīt tev, un ko es pats daru, ko esmu sapratis no Bībeles. Pirmais, lasīt Bībeli pāri visam, vienkārši tu saproti, ok, labi, ja esmu šis grēcīgais cilvēks, no kā nekas labs nenāk, man vajag atjaunot to prātu ar pareizo, ar patiesību, vai ne? Tas ir tā doma, piemēram, tev ir glāzē kola, un ja tu gribi dabūt ārā kolu no viņas, un lai tur ir ūdens tā vietā, tu vienkārši sāc pildīt ar ūdeni, un ar laiku tā kola vienkārši izplūdīs ārā, un tur būs tikai ūdens. Tāpat tās ir ar mums, mēs esam vienkārši pilni ar šīm grēcīgajām vēlmēm un sajūtām. Mums nevajag vienkārši tikai attīrīties vai kaut ko, tur aiziet uz Indiju, aizbraukt, lai attīrītu visu sevi. Nē, mums vajag pildīties ar patiesību, kas ir Dieva vārds, kas ir Jēzus, vai ne? Mums vajag pildīties pēc iespējas vairāk ar to, tad arī visas tās grēcīgās domas, Bībele saka, mēs tiekam attīrīti, vai ne? Ja mēs tu pietuvojies ugunim, un uguns nodedzina visu lieko, un uguns ir šī Dieva mīlestība. Ja mēs turpinām piepilīties, lasot Dievu vārdus, klausoties sprediķus, skatoties manus video, tad tu tiec atbrīvos no šiem meliem, un vienkārši, kad tu tiec atbrīvos no šiem meliem, tad arī visas pārējās lietas, tie labie augļi sako, tu pēkšņi mīli cilvēks, tu mīli Dievu, tu esi brīvs no atkarībām, vai ne? Un tas viss ir no tā, ka Dievs vienkārši tu tiec piepildīts ar Dievu vārdu. Un otrā lieta ir runā ar Dievu atklāti un godīgi. Dievam nevajag, lai mēs esam šie pareizie lūdzēji, tur visu pareizi atnākam, izdaram, pasakam. Viņš taču zina jau mūsu sirdis. Viss, ko mums vajag darīt, ir atklāti nākt pie Dievs. Tā arī teikt, Bāc, es atkal gribu miesā dzīvot, palīdzi man, kas tas ir? Es atzīstu, ka tas neesmu es, bet es tik ļoti to vēlos. Atjauno man prātu, palīdz man saprast, kas tas ir, stiprina man ticību uz tevi. Vienkārši nākt patiesi un atklāt savu tēvu priekšā, un tur arī ir tā maize, vai ne, kur tā atslēga, kad tu vari sākt mainīties patiešām, jo tu nāc patiesi, tu nāc atklāts un patiesi tēvu priekšā un saka, kā ir. Un trešā lieta, protams, arī ļoti svarīga, ko Pāvils saka, viņš saka, palieciet tajā vienkāršībā, kas ir Kristū. Atceraties, kādi jūs bijāt, vai ne, savos grēkos, savā grēcīgumā, un ko Jēzus ir izdarījis un kādi jūs tagad esat. Tā ir tā doma, ka tu katru dienu atminies to, ka tu esi pazudis bez Dieva, savā spēkā tu vienmēr ej uz nāvi. Un, ja tu šo atceries un paliec tajā, un ko Jēzus ir izdarījis, pateicoties viņam, tu jau esi darīts taisns, vai ne, ka tās visas vecās domas nav tavas, tu katru dienu no jauna, tu vienkārši sāc dienu no tās pašas mindseta, vai ne, no tā paša, ka tu saproti, ok, labi, tas neesmu es, ja es visu ir izdarījis, es sekoju viņam, spildos ar viņu vārdu, vai ne? Jo mēs cilvēki kā tādi baigie dunduki esam pamanījis, pie sevis, tik ļoti ātri tu vari aizmirst lietas, tāpēc arī Dievs teica, uzcel altāri pie lietām, ko es tev esmu pateicis, pie tām ticības altārus. Tāpēc uzcel vislielāko altāri šim, kāds tu esi bez Dieva, katru dienu no jauna, pat ja tev kaut kas labi sanāk, necel sevi, lūdzu, necel sevi, atzīst, ka tu nevari bez Dieva, lai tev ir šī vēlme katru dienu vienkārši meklēt viņu un atzīt viņu vairāk. Bet, ja tu sāksi celt sevi, tu atkal aizies līdz kaut kādam akmens sienai, un tu saprīci, jā, pareizi, tas viss ir par viņu. Tā kā Dievs labs tēvs, viņš tik un tā aizvedīs vienmēr tevi ja tu paļaujies uz viņu un tiešām esi piedzimis no jauna, viņš vienmēr aizvedīs tevi uz zaļainām ganībām.